Un es aicināšu kā nākamo runātāju vēstures doktoru Tālu Pupuriņu jau ieskicēt jau cēsis un cēsu rotu šajā, teiksim tā, gana interesantajā droši vien laikā, šajā 1918. gada novembra, decembra periodā. Lūdzu, kā. Labdien, godātie klātesošie, CS un Latvijas vēstures interesanti. Kā redzat, mana tēma šodien ir CS un CS rota Latvijas neatkarības kara pirmajā gadā. Un es mazliet mēģināšu paraksturot šo te laiku, kāds bija Cēsīs, Cēsu apkārtnē, kad veidojās Cēsu rota. Un dabīgi, ka tas ir arī, ja mēs tā sakām, varbūt tāds lokāls jautājums, bet tomēr ir ļoti tāds daudzšķautnains un interesants, un varbūt kā tikai varēšu ieskicēt. Bet, ko es gribu uzreiz teikt, ka es jau, vai neteiksim, izvēlējos arī mazliet parunāt par Cēsim, par šo te vietu, un tieši tāpēc, ka Cēsim piekrita ļoti tāda nozīmīga loma tieši šajos te notikumos. Un tas varbūt nebija, nevis varbūt, bet tas noteikti nebija nejaušība, ka, teiksim, Cēsīs formējās šī te militārā vienība, Cēsu rota. Iepriekšējais runātājs jau pieminēja šos notikumus, kas saistās ar Latvijas valsts dibināšanu. Un 1918. gada 18. novembrī, kad Rīgā tika proklamēta Latvijas republika, šeit Vidzemē, Cēsīs, Valmierā, šo te pilsētu valkā, šo pilsētu apkārtnē pilsoņi jau pilsoniskās aprindas jau par šo notikumu bija visai labi informētas, un tas jau šeit ir tikai tāds varbūt liecinieks, ka nākošajās dienās jau iznāca šīs te ekstra telegrammas, kas vēstīja par šo nozīmīgo notikumu. Bet jāņem vērā, ka Cēsis jau kopš Pirmā pasaules kara bija tāda īpaša vieta. Pirmkārt jau, vai neteiksim, tūlīt pēc Vācijas iebrukuma Kurzemes zemgalē, tās bēgļu masas plūda uz Vidzemi, un Cēsis bija tieši šo te bēgļu tāds koordinācijas centrs. Šeit izvietojās dažādas bēgļu organizāciju, tādas apkalpojošās organizācijas. Šeit bija bēgļu arī centrāla biroja, kas informācijas birojas, arī izvietojās Cēsu viesīgās biedrības telpās. Ļoti vai nenozīmīga loma bija priekuļiem. Priekuļos izvietojās Rīgas centrāla biedrības valde. Tur arī šis te bēgļu arī aprūpes centrs, bēgļu darbnīcas un viss. Un galvenais jau neteiksim, ka laika gaitā ļoti daudz ne tik vien lauksaimniecības inteliģences, bet arī, vai neteiksim, cita veida latviešu inteliģences pārstāvi rada savu
mājvietu uz laiku, citi pat vēlāk arī palika gan Cēsīs, gan tuvākajā apkārtnē. Un tam bija arī ārkārtīgi liela nozīme, tad, kad sāka veidoties jau pēc Krievijas 1917. Gada februāra, marta revolūcijas sāka veidoties arī politiskās partijas, tad CS un CS apkārtne, vai ne, arī, kā saka, aktīvi iesaistījās šajos procesos. Šeit arī vēl jāmin tāda lieta, ka 1918. gadā, ja mēs tā paskatītos tādā kā kronikas secībā, vai ne, teiksim, tā sākotnēji bija tā sajūsma, kas sagaidīja gada sākumā vācu okupācijas kara spēku, tur atgriezās lielnieku laikā 17. gadā aizvestie cēsu pilsoņi, tad jau kā iepriekšējais runātājs arī pieminēja pamazām, vai neteiksim, tās okupācijas var parādīt savu tādu īsto seju, un 1918. gada nogalē visai maz bija, vai neteiksim, tāda, kas katrā ziņā latviešu aprindās, kas simpatizētu šai te vācu okupācijas varai. Vēl ir tāds interesants fakts, ka, vai neteiksim, tieši šo te periodu Priekuļos 1918. gada vasarā strādāja agronoms Kārlis Ulmans, kas, vai neteiksim, jau bija 1918. gada novembrī, kā brauc uz Rīgu, tā kļuva, vai ne, par pirmo Latvijas ministra prezidentu, un bija arī daudzi līdzgaitnieki, Zemnieku savienības sevišķi, vai ne, teiksim, pārstāvi, gan arī no citu partiju aprindās proklamētāju vidū, kas tieši, vai ne, teiksim, piedalījās gan šo te Latvijai nozīmīgo dokumentu izstrādāšanā līdz tam 1918. gada 18. novembrim, gan arī, vai neteiksim, pēc Latvijas valsts nodibināšanas. Šeit vēl viena, vai neteiksim, populārā laikraksta līduma ekstra telegramma, kas vēsta par šo notikumu. Un vēl pie tiem notikumiem es tādu pieminēju tieši izējot, kas varbūt bija saistībā varbūt ar Latvijas valsts proklamēšanu. Bet jāņem vērā, ka Pirmā pasaules kara laikā Cēsis kļuva par 12. 12. armijas štāba vieta, kas pamatā izvietojās Bērzainē, kā arī vairākās ēkās Cēsu pilsētā. Cēsis kļuva arī par tādu centru, no kurienes, teiksim, šī te, varētu teikt, militārā objektu būvniecība, izgāja plašā Vidzemes tādā teritorijā, tā saucamās Vendenes aizsardzības līnijas. Tāpat tās, neteiksim, Cēsis 1917. gadā kļuva arī par tādu nozīmīgu latviešu strēlnieku, tādu, varētu teikt, mutuļošanas vietu no vienas puses. Sarkanie latviešu strēlnieki, kuriem vēl postaments stāv tagad pie Cēsu dzelzceļa stacijas, tā pieminekļa, kas devās uz Petrogradu. Tā pašā laikā Cēsis bija ļoti nozīmīgs latviešu nacionālās karavīru apvienības centrs, arī Cēsa pilī, vai neteiksim, tur atradās redakcija Laika vēstījumi, un tā kā, vai neteiksim, tā karavīru nacionālā doma, varētu teikt, par savu valsti, jau tika šeit kultivēta mērķiecīgi jau pirms valsts proklamēšanas.
Droši vien, ka vēl varētu vēl kādus šos te momentus minēt, kāpēc Cēsis, vai neteiksim, tajā 1918. Gada rudenī veidojās par tādu nozīmīgu centru. Šeit ir tā Latvijas pagaidu valdība, tas ir gan fotogrāfija 19. gada sākumā, jo tāda fotogrāfija no 1918. gada nav, un šeit, vai neteiksim, arī varētu runāt par to, ka jaunajai valdībai lielas problēmas sagādāja arī, teiksim, tieši apsardzības ministra izvēle, un tikai, vai neteiksim, 6. decembrī šim amatam piekrita, kā kādreiz teica, Latviešu strelnieku bataljonu viens no tēviem, Jānis Zālīts. Šeit droši varētu arī runāt par to, ka daudziem arī bija tāda psiholoģiska barjera arī tam pašam Jānim Zālītim, kurš savā laikā bija viens no, kā saka, šiem strelnieku bataljonu dibināšanas iniciatoriem, tagad nonākot Latvijas Republikas apsardzības ministra amatā. Viņa pienākums bija, vai neteiksim, organizēt cīņu pret tiem pašiem strelniekiem, kurus, vai neteiksim, viņš 1915. 16. gadā organizēja, kur bija lielā tautas sajūsma. Un tādā situācijā tolaik arī, teiksim, daudzi šie te militārie vadītāji nokļuva tādā, kā saka, zināms tādu, varbūt teikt, diskomforta, tas būtu tā neveikli, jo tagad par sabiedrotiem nācās, vai neteiksim, pieņemt savus bijušos ienaidniekus, Vācijas karaspēku un cīnīties it kā pret saviem, vai neteiksim, kādreizējiem cīņu biedriem. Un to arī, vai neteiksim, varēja tā sajust arī tieši Cēsa apkārtnē. Mēs vēlāk mazliet paskatīsim konkrētas personas, kuri devās izlūkgājienā, kuri vai ne satika arī, vai ne šajos izlūkgājienos savus bijušos cīņu biedrus. Un pie faktora vēl, kas, vai neteiksim, veicināja, ka Cēsis kļuva par tādu militārās, vai neteiksim, vienību izveides centru, jāmin arī tas, ka Cēsīs uz demokrātiskiem pamatiem varēja izveidoties no sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, no partiju pārstāvjiem pašvaldība. Un šeit ir Cēsa pirmais pilsētas galva, Longīns Ausējs. Vēlāk mēs, vai neteiksim, viņi arī jau 19. gadā sastopam, kad tiek organizēta Cēsas pulka skolnieku rota, bet Longīnam Ausējam ir arī lieli nopelni pie Cēsu rotas organizēšanas. Šeit es pieminu to, ka organizējās šī te pašvaldība, praktiski jau citās vietās nepaspēja ne Valmierā, ne Valkā, pilsoniskās pašvaldības nepaspēja noorganizēties, un līdz ar to arī lielā mērā tas ir izskaidrojams, ka tur neveicās ar šo te nacionālo karaspēka vienību formēšanu. Šeit ir attēls, kur ir arī Cēsu rotas, teiksim, visas Latvijas valsts aktīvs, vai neteiksim, līdzgaitnieks atbalstītājs Andrejs
Andrejs Kampe. Šeit viņš vēl ģimenes lokā, tajā laikā, kad viņš dzīvoja Valmierā. Vēlāk jau, teiksim, tā kā veidojās CS Rota, Andrejs Kampe bija Jāņa Muižas īpašnieks. Ārkārtīgi interesants dokuments no CSU muzeja krājuma, kur ir šo te CSU sabiedrisko organizāciju un politisko partiju tā organizētās ziedojumu vākšanas liste, un arī Kampe bija viens no tiem, kas noveda pirmo cēsnieku un valmieriešu savākto ziedojumu pagaidu valdībai. Šeit ir ārkārtīgi interesanti divi dokumenti, kas raksturo to laiku. Tie ir mācītāja Valdemāra Maldoņa parakstīti. Viens ir viņa rokrakstā vēstule, kur viņš privātā ceļā nogādājis ir Kārlim Ulmanim, gan kā apsveikumu, gan kā, raksturots ir šis stāvoklis Cēsīs, un pa labi tur ir dokuments, kur ir arī apsveikums, un viņš ir klāt pierakstīts apakšā, ka telegramma, kuru Cēsīs latviešu valodā nepieņēma telegrāfā, jo telegrāfs ir vēl Vācu okupācijas varā, tur jau nebūtu nekāda problēma, nebija jau kirilicā jāraksta ir kādi, ja? Bet tas ir vienkārši tā laika tāds dokuments, kāda bija tā reālā situācija. Un šeit ir arī mācītājs Maldons. Interesanti, parasti, teiksim, tajā Latvijas šo te sākuma gadu posmā, tā parasti tā kā izvēlas Andriju un Niedru kā tādu kritikas objektu un tādu, ja? Bet jāsaka, ka luterāņu mācītāji, vēlāk arī katoļu mācītāji bija aktīvi Latvijas nacionālās idejas popularizētāji un arī, sarkanbalts, sarkanā karogā krāsas, aizsākās jau Tērgotā Kronvalda Atta literārajos pulciņos, kur bija vairāki, latviešu luterāņu mācītāji, un šeit, Cēsīs jau par Valdemāra Maldoņa tādu patriotisko stāju. Šķiet, kas interesēs pa vēsturi, tur jāšaubās nav. Šeit arī vēl dokuments, kur, viņa noorganizētie skautu pulciņš, ir iekšlietu ministrs Miķels Valters ir devis atļauju patrulēt Cēsīs. Un Valdemārs Maldonis tajā laikā bija Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs. Un dabīgi, ka pamazām, gan jau, Vācu okupācijas laikā, tai vasaras mēnešos, bet it sevišķi, rudenī pēc sāka atgriezties ļoti daudzi, gan no Vācijas gūstā kritušajiem, Cēsu apkārtnes, kas vienkārši latviešu karavīri, un jau, latviešu tādas nacionālās pašaizsardzības vienības Cēsīs jau sāka formēties krietnu laiku pirms, Latvijas valsts dibināšanas. Tolaik šī pulcēšanās vieta, līdzīgi kā jau es pieminēju, kā saka, bēgļu kustības tādai reģistrācijas vieta bija Cēsu viesīgā biedrība, un tā arī bija 1918. Gada rudenī, kad Latvijas Tautas padomes apsardzības sekcijas Cēsu nodaļa uzsāka savu darbu. Šeit var arī tādus redzēt šos pirmos
aktīvākos, varētu teikt, šīs pasaules vienības veidotājs. Te ir gan Artūrs Jansons. Es pieminēšu, ka šeit, vai neteiksim, visur būs minēti tādi dienesta pakāpes, kāda viņiem bija līdz, tika piešķirti kaut kādi šie te dienesta pakāpi nosaukumu Latvijas armijā. Tas ir respektīvi, ar kādiem viņi beidza, vai neteiksim, savu dienestu Krievijas armijā. Un augšējā rindā podporučiks Augusts Ozols, viņš savā laikā bija arī strādājis Cēsīs, Cēsu pilsētas valdē, apmēram tā varētu teikt kāda ierēģņa darbu. Un viņš tiek minēts, ka viņš jau ir septembrī sācis, vai neteiksim, arī apzināt bijušos karavīrus. Un ir, vai ne, avotos ir minēts, ka viņš tiek uzskatīts par pirmo karavīru Cēsu, kurš pieteicies ir Cēsu rotā. Tolaik vēl tā nebija Cēsu rota, šī tā pašaizsardzības rota, un uzsācis ir pārējo šo te rotas dalībnieku reģistrāciju. Šeit arī redzami pirmie tiek karavīri, Gustavs Mežuls, Pēters Bokalders un Teodors Bēniņš, kuri, vai neteiksim, sāka arī apmācīt pārējos rotas karavīrus, sevišķi, vai neteiksim, apieties ar ložmetēju. Un šie arī karavīri bija, kas vēlāk kopā ar Artūru Jansonu piedalījās vairāk kārt pieminētajā pirmajā kaujā. Un tā kā, vai neteiksim, pēc Latvijas valsts apsardzības ministrijas izveidošanas bija arī izveidoti šie te valstī apsardzības apgabali. Par Vidzemes apsardzības apgabalu priekšnieku bija nozīmēts pulkvedis Jānis Apins. Un viņš par savu to apmešanās vietu, par Vidzemes apsardzības apgabala štāba vietu izvēlējās Cēsis, konkrēti Cēsis jauno pili. Faktiski arī tāpēc, ja mēs arī paskatāmies gan arhīvā izdotos dokumentu krājumu un tādi, tad tur var redzēt, ka pārējās Vidzemes pilsētās neveicās ar to karaspēka vienību formēšanu, un vienīgā reālā vieta, kur tiešām varēja kaut ko darīt, tās bija Cēsis, kur arī laikabiedri raksta, kad Apins jau atrada, ka bija jau, kad viņš ieradās šeit decembra sākumā, ka bija jau šeit Cēsīs 50 līdz 60 karavīru. Reģistrēti bija arī vairāk, bet tāda, kuriem reāli varēja rēķināties. Interesants atmiņas ir uzrakstījis Paručiks Viktors Dāle. Es šeit viņu pieminu kā apsardzības apgabalu priekšnieka palīgu, jo viņš ir atmiņas rakstījis, varētu teikt, notikumiem uz pēdām. Tas ir 1919. Gada marta sākumā, kad krita pulkvedis Oskars Kaupaks, un tur viņš sevi min kā štāba adjutantu, un vēlāk viņš ir arī, vai neteiksim, atmiņas ir vēlāk arī rakstījis, tad jau viņam tur ir arī vēl kāds cits amats minēts. Un dabīgi, ka
šajā laikā arī Cēsīs ierodās Oskars Kalpaks. Tolaik viņš vēl nebija šo te latviešu vienību komandieris, bet bija ar tādu uzdevumu, ka organizēt arī kādu rotu ieriķos. Ieriķos neveicās, tur bija ļoti tā publika tāda, kura simpatizēja lieliniekiem. Un tad Oskars Kalpaks arī ieradās Cēsīs, kādu nedēļu apmēram ir dzīvoja Cēsu pilī. Par to ir aprakstīts jau pieminētais Viktors Dāle. Un, kā jau arī minēja, pārējās tajās Latvijas vietās gan Valkā, Limbažos, Valmierā neveicās ar šo te karaspēku formēšanu. Piemēram, prapošs Kārlis Alfreds Brants, vai ne, viņš no Valkas vai ne atnāca līdz Cēsīm, dabīt viņš arī pa ceļam bija veicis šo te izlūkošanas darbu. Tāpatās neveicās arī Madonā, tur bija saformēti pēc dažām ziņām 6, pēc dažām 8, vai ne, teiksim, šo te vienības karavīri, kurus uz Cēsīm atveda organizators tolaik praporšķīgs Jānis Ezeriņš. Es šeit, vai ne, teiksim, tādu vēl pieminēšu, ka šeit ir vairāki šo te rotas karavīri. Šeit ir pieminēti arī, vai ne, teiksim, viņu Lāčplēša kara ordeņa numuri, kas ir saņēmuši Lāčplēša kara ordeni par cīņām, respektīvi par saviem izrādīto varonību 1918. gada rudenī. Šeit ir, vai ne, teiksim, 1918. gada decembrī, 22. decembrī apsardzības apgabalu priekšnieks Jānis Apins konstatēja, ka viņš Cēsis nevarēs noturēt un beidzot piekrita atstāt, tagad, vai ne, teiksim, pa Apliņas ceļiem rota atkāpās uz ieriķiem. Un šeit, vai nevar redzēt šo atkāpšanās virzienu, un īsi pirms, vai neteiksim, šīs te rotas tāda atkāpšanās arī notiek izmaiņas. Cēsu rotas komandieru organizatoru Artūru Jansonu nomaina poručīks Jānis Puļiņš, arī, varētu teikt, novadnieks no Mārsnēmiem, tāds vairāk varbūt piemirsts. Un kā pēdējais Cēsis atstāja praporšķīgs Arvīds Danci, kurš vai ne vēl līdz beidzamam uzturēja telefona, telegrāfa saturs. Pēc rota aizdodās līdz ieriķiem, un 24. decembrī 4 izlūku sastāvā, kur komandē Artūrs Jansons, veids vai ne uzbrukumu lieliniekiem pie Dravešu muižas, Āžkroga apkārtnē. Tur, vai ne, teiksim, diezgan daudz ir, kā saka, ieguldījis, lai izpētītu atvaināt pulkvežleitnants Evalds Krieviņš, jau pirms 10 gadu vairāk tā nopietni, un aptuvenā, varētu teikt, šīs te cīņu vietā 2018. gada decembrī ir atklāta šāda te piemiņas zīme. Šeit var redzēt karti, kur ir šis
vietas tajos sarkanajos aplīšos iezīmēti tie rotas dalībnieki, kuri izpelnījās apbalvojumu Lāčplēša kara ordeni par izrādīto varonību CS rotai atkāpjoties uz cēsību. Te ir, vai ne, Jānis Kļaviņš un Pēters Vīķels, kuri, vai ne, tās savu izlūgājienus veica ierīča apkārtnē. Pēc tam ir apošis Bernhards Embergs, kurš Līgatnes dzelzceļa stacijas tūmā, un tā var teikt pēdējais, kas vai tos apbalvojumus saņēma par paveikto 1918. gadā Jānis Zālīts pie Griķu kroga. Tas tagad ir, kur ir apmēram restorāns Brālis pie robežiem. Ja? Un interesanti, ka tā Griķu krogu pēc neatkarības cīņām piešķīra šeit kareivim Eduardam Rapsam. Un līdz ar to, vai neteiksim, tās, varētu teikt, bija tādas pēdējās CS rotas cīņas atkāpjoties uz Rīgu. No Rīgā no sākuma, vai neteiksim, izveitojās kazarmās, bet vēlāk, vai neteiksim, CS rota tika izvietot Rīgas Latviešu biedrības namā, kur ir arī atklāta piemiņas jaunās pils, ka vēstīja par CS, ka šajā vietā ir dibināta CS rota. Tas tādā īsā pārspējā. Dālis teikšu pašlaik paldies, ieliekot komatu, jo es gribētu tam Cēsu jautājumam atstāt vietu diskusijā, jo viņam ir būtiski, man šķiet, loma arī šodienas konferences kontekstā, un tāpēc ielikt komatu, un mēs dotos vienkārši uz doto brīdi tālāk, paturpinot šo stāstu, jo Dālis iezīmē no savas puses šo periodu, kas ir novembris, decembris, tad Cēsu rotas izveidošanās.